Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Es arī sekoju līdzi, kas notiek, gan tā kā jūs, gan tā kā es, un te bija tāds strats par tiem sunīšiem. Bet jūs saprotat, ka 3 suņi, vienalga cik lieli, 3 ir bars, arī 2 ir bars, un suņi tomēr cēlušies no vilkiem. Ja suns sāk plēst un sagaršo asins, viņš nekad nebūs suns. Viņš būs vilks. Tā kā nav kur celt tur lielu traci, pirmkārt, mums Latvijā ir likumi, vienalga vai jūs dzīvojat laukos vai pilsētā, suns jāved pastaigā pie saites. Pie ķēdes vairs nevar turēt, tā tad vajadzīgs voljers. Viņiem ir jābūt reģistrētiem, viņiem ir jābūt čipētiem. Un ja to brīdi nevarēja nevienu no tiem suņiem noķert, pat nepārbaudīt, un tur jau pat nebija ko baudīt. Ja suns ir iesācis plēst un sajūts asins garšu, tad, protams, kritīs virsū tiem, kas pēc auguma. Kaķiem, bērniem. Tas ir ļoti bīstam, jo tas vairs nav mājdzīvnieks. Par mežoni viņu pataisa cilvēks. Un to vajag saprast. Kāds 3 gadus atpakaļ arī manā pļavā bija 2, tas arī skaitās bars, laiks jaukteņi. Kāpēc tam zināju, brālīts un māsiņa, kas pat bērns bija palaiduši pasaulē, kaut kādu bomžu viņas bija pievākuši, un viņi bija pāduši. Jo suns sāk krist virsū tikai tad, kad viņam nav pilns vēders. Un viņi nebija pāduši. Un ko viņi dara? Viens dzen, viens gaida slēpnī. Tā dara vilki. Tā dara arī suņi, ja viņi dzīvo barā. Ja viņi nav audzināti, ja viņi nav mācīti. Un tā jau nu ir cilvēka atbildība. Es ieteiktu netaisīt tracs tiem, kam nav zināšanas par suņiem nemaz, un kuriem pašiem pat suņi nekad nav bijuši. Ja es izsaucu gan municipālo policiju, atbrauc pat valsts policija, un atbrauc meždienests, un abas tās stirnas manā pļavā aizved projām. Nu, protams, pēc tam tie suņi arī pazuda, jo vēl vienreiz municipālajā policijā varēja pat, vajag taču tā, vajag runāt, nevis burkšķēt zem deguna. Jā, protams, cilvēki ir ļoti naski uz rakstīšanu internetā, anonīmi. Es taču tur teicu, vajag rīkoties. Kāpēc mums Latvijā ir 250 patvērsmes pilns ar dzīvniekiem, kas nevienam nav vajadzīgi? Tātad tā ir cilvēka atbildība ļaut vairoties nederīgiem, slimiem, kas cieš no tuvas radniecības, un tā vairs nav ne sugas suņa daba, un kur nu vēl vispār suņa daba. Tā ir ģenētika, ko sabojā cilvēks. Tas arī cilvēkiem ir, protams, kad ir nepavēlti tās dzimtenīgas ārā, kur brālēni ar māsīcām ir precējušies, un tagad viņiem pat bērni vairs nedzimst, un paldies Dievam, ka nē. Tā ir sabojāta ģenētika, un kā vārdā mantas un naudas vārdā. Un pie vainas ir cilvēks. Un, protams, vienīgā iespēja bija nošaut tos suņus. Un lūdzu, ja jūs nezināt, par ko iet runa, nevajag izteikt savu viedokli, varbūt protestēt vajag vairāk tad, kad neliekās nezins par bērniem, kurus sit. Nevis tad, kad iet runa, ka nošaus suņus, kas klīst barā. Kas ir ļoti bīstami, un tā ir cilvēka atbildība. Arī to bļāvēja atbildība. Arī tie, kas uzskata, ka visiem jābūt dabiskam, ka jāvairojās dabiski ir. Tas nav dabiski. Vairot dzīvniekus, kur nevienam nav vajadzīgi. Un kuri beigās ir arī slimi. Šodien suņiem ir gan infarkti, gan insulti, un, protams, plaukst. Un par veterinārista ārstiem iet mācīties meitenītes no Rīgas ar lakotiem nadziņiem, tāpēc, ka tur nāk nauda. Tas nav iemesls, kāpēc tas jādara.
Arī dzīvniekiem ir vajadzīga palīdzība. Un tāpat tad, kad jūsu dzīvnieks ir neārstējami slims, tad godīgāk ir saimniekam viņu iemidzināt. Nevis gaidīt, lai notiek dabiski, jo mocīties nav dabiski. Un tā atkal ir cilvēka atbildība. Kādi mēs esam paši? Tādi ir mūsu priekšstāvi. Tad pašiem jāmainās, bet vispirms ir vajadzīgas zināšanas. Bet to zināšanu jau nav. Un suņus nevar turēt pie ķēdes. Mums mājās ir Monte no aprīļa mēneša. Gandrīz 2 gadu vecs viņa bija, kad viņš šeit nokļuva. Jau bija sludinājums. Bet pirms sludinājuma, ja atcerieties, es stāstīju, viņa pati sameklēja pilsētas otrā galā mūsu mājas. Ienāca iekšā, apsēdās man pie durvīm kopā ar angļu buldodziņu. Un es viņiem teicu, man nevajag 6 suņus. Viņa gāja pie otrām durvīm. Es atkal teicu, man nevajag 6 suņus un tagad jāiet mājās. Viņa gāja projām. Un tas lielais suns atskatījās, varbūt varu palikt. Jā, un pēc nedēļas bija sludinājums, saimnieks meklēja savam sunim jaunas mājas. Bet interesanti, Ventspils ir ļoti maz pilsēta. Es ļoti ātri uzzināju, kas tas saimnieks. Ārsts. Un to, ka viņu suņus baroja kaimiņiem. Reizēm prasās tomēr runāt krieviski. Деньги есть, ума не надо. Es ticu, ka jūs tādi neesat. Ka tā ir tāda suga, kas ir augstprātīga, iedomīga un lepnības pilni, un viņi domā, ka visu zina labāk. Bet vai kā viņi kļūdās? Un es zinu, ka tie neesat jūs. Es ar jums lepojos. Paldies!